Es nezinu, ko darīt. Tāpat uz kafejnīcu es arī neeju, jo es arī nezinu tur, ko darīt. Ja es aizēju, tad es aizēju tur 1-2 rīt kaut ko, un tad viss ir kārtībā. Bet, ja es braucu ar laivu, vai ja es esmu pie ugunskura, vai tas ir mešs, vai tie kalni, tad es vienmēr zinu, ko darīt. Petals of my favorite rose lie in shadows dark and long. Though every year it's very clear I should be carrying on. But I can be found in the garden singing this song when the last rose of summer is. Tagad Latgale. Ir arī Ziemassvētki. Katrs materiāls jau arī varbūt nosaka to darbošanās veidu. Tas ir viens. Bet es domāju, ka pats galvenais ir tātad es strādāju jau samērā ilgi ar šo materiālu un šajā nozare. Tātad kopš 63. gada. Un tas ir ļoti ilgs tas laika periods. Un gluži dabīgi, ka tev jau, ja tu dienās strādā,
Un kā tas būtu dienā taisīt vienu un to pašu, ja? Es droši vien to nevarētu. Ja tu esi saņēmis kādu medāli vai kādu goda algu, un ja tu esi pieminēts, ja tu esi, tavs darbs ir kādā katalogā, nav jau nepatīkami tas. Bet kad darbs ir gatavs, tad tu jau ej tālāk. Cilvēks jau tāpat ir vientuļš. Jau droši vien no pašiem pirmsākumiem. Un tas, vai tu mīli vai nemīli, vai droši vien, ka tas ir atkarīgs no samaitātības pakāpes. Vai no audzināšanas, vienalga, vai tā būtu pašaudzināšana vai citādāk. Un es domāju, ka it sevišķi šodien, kad visi tāpat dragā, tā kā tas ir visā pasaulē, ja? Cilvēks skrien, ķer, mēģina kaut ko saķert, zvana nepārtraukti tie paši mobīlie un nemobīlie. Un tas viss it kā viņam jārēģē uz to. Nu, viņam jau pat vairs nav neviena brīva brīža priekš vientulības. Bet tā vientulība tā ir ļoti nepieciešama. Tā ir nepieciešama. Un es domāju, ka radošam cilvēkam tā ir vēl vairāk nepieciešama. Jau jebkuram ir mazliet jāatkāpjās, jāpabūt nost no visas tās kņadas un tiem trokšņiem. Vai viņam nesāp? Vai kliedz, kad sāp? Nē, es nenosaukšu. Tas izklausīsies pārāk stulbi, es ļoti atvainojos. Ja es teikšu, ka tā ir mana zeme un tā, tas var būt. Man tā vienmēr ir licies, ka tās labās dienas, tās sastāda tavu mūžu. Labās dienas, labie darbi un tā tālāk un tā tālāk. Mēs braucam ar laivām decembrī, Staļina konstitūcijas dienā, 4 gabali ar 2 kanusenēm no Virašiem līdz Valmierai mums ir iecerēts braukt. Bet izrādās, ka tur ir, lai gan līst lietus un sniega nav. Vienreiz kad bija pirmais šitas te iespēja braukt uz rietumiem, arī tam padomju cilvēkam, mēs ar draugu braucām uz Angliju, un Rietumu Berlīnē bija jāpārsēžās
vilcienu, kas ved uz Holandi. Tālāk mēs braucām ar kuģi. Nu, bet tas vilciens iet pēcpusdienā, un mēs arī zoostacijā gribam taču apskatīties, mazliet paostīt to, pataustīt Rietumu Berlīni. Un, nu, bet jānoliek tās, bagāži jānoliek. Aizjām tur pie automātiem, tur tā tu iemet naudu, un tad ieliec tās mantas, iemet naudu un pagriez atslēgu, un tad var izvilkt. Bet šī gadījumā mēs tādā vienā skapītī mēs izvelkam to atslēgu, otrā skapītī neiet tā atslēga. Nu nevar taču sist te tā ar kulaku, kā ja mums sit pa automātiem. Nu, tagad es meklēju to, kādu, kas ir atbildīgs par to. Es atrodu tagad vienu tādu baigi būdīgo vācieti. Viņš tagad atbild par to. Es viņam pa pusei vāciski, pa pusei angliski es viņam izstāstu to savu vajadzību, jo angliski viņš nesaprot. Un tagad viņš atnāk. Atnāk tāds bullis. Pienāk klāt, viņš paraust to atslēgu, pataust. Jā, tiešām viņi negriežās. Šīs kā gāž ar savu kulaku pa skapīti, tā tas tur nograb, tā naudiņa aizkrīt un atslēga izvēl kā iedot. Latvija ir uzbūvēta uz māla, smiltīm un māla. Tas var būt viens otrs. Katrs droši vien bērnībā ir staigājis ar basām kājām pa mālainiem ceļiem, un cik viņš skaisti žļurkst starp pirkstiem. Un varbūt man tās ir arī bērnības atmiņas, ka es gāju ganos, es zināju, kur zogās vistas dēt, un saimniece to nezināja, un tad es paņēmu, es laikam biju salasījies Grīna zemes atjaunotājus. Grīns gan tur cepa ežus mālā iemīcīja. Es tikai iemīcīju olu mālā un tad ugunskurā oglēs cepu.
varbūt tās bija tās kaut kādas pirmās saskars. Bet māls ir tik pateicīgs materiāls, atliek tikai paņemt rokā, un tas jau saka viss priekšā, kas ir jādara tālāk. Ar mālu vajadzētu darboties visiem šitiem te psihiski slimajiem. Māls ir ļoti labs materiāls, viņš tā nomierina ļoti labs materiāls. Nekur jau tālu nevar aiziet pats no sevis. Es esmu studējis arhitektūru un keramikā es esmu ienācis no ielas tieši. Un droši vien, ka tā ir mana arhitektūra. Tikai mālos. Materiālā, kuru es pats no sākuma līdz beigām pārzinu, varu uztaisīt un iedraudzējos vēl ar uguni, tad izdedzināt un viss ir kārtībā. Varbūt. Jauna apvāršana, tas tā kā Dūma Dalkuna vai tur kad tu ej gar jūrmalu, kas ir aiz nākamā līkuma, kad tu ej pa kalniem, tad ir kas ir aiz tās pumpas. Ir taču skaisti cilvēki. Tie, kas tur darās, tie man neinteresē. Māls un uguns ir mani biedri. Tā top manas pilsētas, mani akmeņi, mani kubi. Akmeņi pārtapa plūsmā, un Itālijā Faencā to apbalvoja ar zeltu. Šīs ir atmiņas par zemi, kur es neesmu redzējis. Reiz no Kurzemes ceļojumiem pārvedu domu par Ikaru, par priekulis Kalēju, kurš sameistarojis spārnus 17. gadsimtenī uzdrīkstējās lidot. Bet viņu, kā ķeceri, sadedzināja sārtā.
Ota. Marja Ritta Salamaa. Vai nav lieliska dabas drāma pa manu logu? Galerītā Ugorlanda treja. Tas nav kādi joki. Gadā Starptautiskais keramikas simpozijas studentu nometnē Dokūzas Eililas universitātē, Daļo mākslu fakultātē. Tie organizē Turcija. Tā dzīve, tas ir tāds, nu, tāda pīne, un tur ir no visa kā ir iekšā. Nu, tur ir ļoti daudz skaistas lietas. Nu, gan cilvēka attiecības un tur ir viss kas. I should be carrying on, but I can be found in the garden singing this song.